Šis ir pieci. Bet kā jau minēju, sāksim ar interviju. Un Andrejs Grišins pie mums ciemos, un saistībā ar to, ka rīt notiek pretnarkotiku dienas koncerts. Rītdien Esplanādē no 5:00 vakarā līdz 9:00. Pasākuma programmā daudz un dažādas grupas. Uzstāsies Reinis Jaunais, grupa Gapolieri, Oranžās brīvdienas, Līgas Libertas deju studija un arī Dzelzs Vilks, un arī pēc 9:00 būs pasākuma noslēgums un daudz un dažādas citas aktivitātes. Bet varbūt mazāk par pašu koncertu un tā norisi, bet vairāk par šo ideju. Andrej, pastāstiet, man pirmo reizi ir šāds pasākums, un pirmo reizi es dzirdu, ka valsts policija rīko koncertu. Kā radās šāda ideja? Šīs koncerts tas ir starposms tādam plašam valsts policijas profilaktiskam darbam, ko mēs jau piekopjam ilgstošu laiku. Šī gada 17. maijā notika jauniešiem un bērniem valsts policijas rīkotais pasākums Man droša vasara, kurš pagāja zem lozunga dzīve bez spaisa. Un šitais ir nākošais posms, un attiecīgi arī nākotnē mēs plānojam dažādas aktivitātes. Ja mēs runājam par koncertu, tad praktiski tā ir tā ideja jauniešiem parādīt, ka dzīvi var izbaudīt bez jebkādām atkarībām. Jau kopš 1987. gada 26. jūniju pasaulē jau atzīmē kā dienu pret narkotikām. Tātad arī diena un datums ir īpaši izvēlēti? Tieši tā. Nav nejauši. Un šeit tad mēs aicināsim jauniešus, es vēlētos piebilst, ka ieeja koncertā ir bez maksas. Un līdz ar to jaunieši var brīvi iet, izbaudīt mūziku, varēs arī komunicēt ar sportistiem, mūsu sadarbības partneriem, tā skaitā arī būs Rīgas Dinamo sportisti. Mazāku vecuma bērni varēs arī papētīt sporta inventāru. Šeit ir doma tāda parādīt jaunatnē, ka ir alternatīvas. Ir alternatīvas un ka savu dzīvi var veltīt daudz nopietnākām un svarīgākām un skaistākām lietām nekā narkotikas. Jā, un pēdējā laikā mēs par to spaisu ļoti bieži pieminam arī medijos un ziņās varam lasīt, un kāda tad vispār ir situācija, ja mēs tagad rīkojam šādu koncertu un nevelti, tad vai mums ir pamats satraukties? Pašlaik pēdējo gadu tendences ir narkotiku tirgu ir šādas, ka 2013. gads ir iezīmējies ar to, ka jaunās psihoaktīvās vielas, ko mēs raidījumā saucam par spaisu, ir izspiedušas, teiksim tā, lietotāju topā trīniekā marihuānu. Tātad 13. gadā vispopulārākās narkotiskās vielas lietotāju vidū bija metamfetamīna grupa, te ir metamfetamīns, amfetamīns, tātad otro vietu ieņēma tieši jaunās psihoaktīvās vielas, un trešā vieta tad bija marihuāna. Šīs tendences saglabājas arī šī gada sākumā līdz jauno psihoaktīvo vielu tirdzniecības kriminalizācijai, un šie krimināla likuma izmaiņas stājās spēkā 9. aprīlī, un kopš šīs dienas šīs tirgus, kas tika piedāvāts tieši jauno psihoaktīvo vielu jomā, aizgāja pagrīdē. Kopš tā laika mēs esam ierosinājuši 28 kriminālu procesus, un 31 cilvēks tika saukts pie krimināla atbildības. Un ko nozīmē šie skaitļi? Tas nozīmē, ka situācija uzlabojas, pasliktinās, kādus secinājumus mēs varam izdarīt? Pašlaik, kas attiecās uz jaunām psihoaktīvām vielām, tad viņu tirgus un piedāvājums ir strauji sarucis. Nenoliedzami pagrīdē dīleri piekop praksi, tirgot tieši tādā pašā veidā, slēptā veidā, kā parastās narkotiskās vielas, kas ir aizliegts ar starptautisko konvenciju un ar mūsu likumiem. Un arī līdz ar to arī celušās cenas. Ja līdz kriminalizācijai spais tika tirgots par 1,5–2 eiro viena deva, bet šobrīd viņa jau ir 8–10 eiro, un praktiski tā ir tā cena aptuveni, kas pielīdzinās arī marihuānai. Nenoliedzami mēs redzam, ka ikdienā tie cilvēki, kas agrāk piekopa spaisa lietošanu, meklē citas iespējas apdulināties, un droši vien, ka viņi arī atradīs. Bet mēs ļoti ceram, ka tie jaunieši, kas
mēģināja lietot jaunās psihoaktīvās vielas un kas nav nonākuši fiziskajā un psihiskajā atkarībā no šīs vielas, tomēr vairāk arī nemeklēs citas alternatīvas, un viņam šobrīd vēl ir iespēja labot savu dzīvi. No kurienes nāk šās narkotikas? Kāda ir šo vielu izcelsme? Ja mēs runājam par jaunām psihoaktīvām vielām, tad viņu ir izcelsme pārsvarā Ķīna, Indija, kur viņi tiek masveidā ražots, sintezēts un tiek transportēts dažādos ceļos uz Eiropu. Un šeit jau Eiropā tās tiek izplatītas, jo iekšējās robežas jau ir novājināts, un šeit mēs to kompensējam ar policijasko sadarbību. Ja mēs runājam par heroīnu, kokaīnu, hašišu, nekas jau nav mainījies. Tad heroīns nāk no Afganistānas. Latīņa Amerikā piegādā Eiropā kokaīnu un hašišu Āfrikas valsts. Marihuāna tiek audzēta arī Eiropas Savienības teritorijā, tā skaitā arī Latvijā. Un arī šogad un iepriekšējā gadā mēs esam likvidējuši un aizturējuši vairākus cilvēkus par marihuānu audzēšanu. Un kā sokas ar šo cilvēku aizturēšanu, kas paši izgatavo dažādas apreibinošas vielas, jo arī tādi gadījumi ir dzirdēti tā paša spaisa un citu vielu sakarā, dažādi līmes maisījumi un kādi augu maisījumi un dažādas sēklas un kas tik vēl ne. Ja mēs runājam par sēklām, tad tas ir tas stāsts par marihuānas audzēšanu, un šeit, kā es jau teicu, mēs esam aizturējuši vairākas marihuānas audzēšanas laboratorijas. Arī pēdējā mēneša laikā ir vairākas tāds lielāka, mazāka mērogā audzētos likvidēts cilvēks augti pie krimināla atbildības. Ja mēs runājam par augu valsts tieši apsmidzināšanu ar tiem spaisiem, tad arī kopš kriminalizācijas Jelgavā bija aizturēts cilvēks, kas apsmidzināja augu valstības augus ar spaisu un tādā veidā vēlējās organizēt savu biznesu, bet viņš tika aizturēts, no dzīvokļa tika iznests dažāda veida, gan augi neapsmidzināti, gan apsmidzināti un pat narkotiskā viela, psihoaktīvā viela 18 kg daudzumā. Vidēji katru gadu Latvijā policija izņem un atsevina kaut kur pie 600 kg dažādu narkotisko vielu. Un ko pēc tam iesāk ar viņām? Viņas tiek iznīcināts. Kādos veidos un kā? Iznīcina kriminālistikas pārvalde atbilstoši normatīvajiem aktiem, un tāda procedūra tiek piekopta, viņa ir noregulēta tiesiski, un viņa tiek iznīcināta neatgriezeniski. Un kā ārzemēs cīnās ar narkotikām un spaisam veidīgiem izstrādājumiem? Jūs arī te minējāt izcelsmes valstis, un redz, mēs rīkojam koncertu, bet tā ir tāda maigā kampaņa, bet kāda ir citu valstu pieredze? Ja mēs runājam par jaunām psihoaktīvām vielām, tad šeit ir jāatzīst, ka Latvija ir viena no progresīvākajām valstīm normatīvajā ziņā, un Latvija ir viena no tām valstīm, retajām valstīm arī Eiropā, kas ir kriminalizējusi šo rūpalu. Bet ja mēs runājam par cīņu ar narkotiskām vielām, tad nenoliedzam, tā nav tikai Latvijas problēma, tas ir visa Eiropas, vispasaules problēma, un šeit ir ļoti efektīvs policijas sadarbība dažādajās valstīs. Ja es pateicu, ka mēs 600 kg izņemam Latvijas teritorijā, tad vēl 100 kg tiek izņemts pēc mūsu lūguma, pēc mūsu iniciatīvas, vai pēc mūsu informācijas arī citās valstīs, ko policisti sadarbojās ar mums, un šādā veidā mēs aizturam gan Latvijas kurjerus, kas pa pasauli transportē narkotikas, gan arī citu valstu pilsoņus. Ja mēs runājam par tiem 600 kg, ko es teicu, ko mēs izņemam katru gadu, vidēji tādu daudzumu, nenoliedzami tās narkotiskās vielas visas nav domātas Latvijas iekšējiem tirgum. Un jāatzīst, ka Latvija tiek izmantot kā tranzīta valsts, caur kuru tiek transportētas narkotiskās vielas. Mūsu valstī tagad ir pieņemti grozījumi krimināla likumā, ir krimināla atbildība par pagaidu aizliegumā esošu vielu apriti. Vai šādā veidā ir samazināta spaisa pieejamība?
Tieši tā, šīs izmaiņas stājās spēkā tieši 6. aprīlī, un kopš tā laika notika tās neatgriezeniskie tie procesi, kad pazuda publiski pieejamās jauno psihoaktīvo vielu tirdzniecības vietas, un tas viss aizgāja pagrīdē. Par tām cenām es jau stāstīju iepriekš, un šobrīd mēs redzam, ka arī tie dīleri, kas tirgo narkotiskās vielas, arī viens otrs arī cenšas piedāvāt tās jaunās psihoaktīvās vielas. Mums ir aizturēšanas un kratīšanās, mēs esam izņēmuši gan jaunās psihoaktīvās vielas, tā saucamo spaisu, gan arī metamfetamīnu, marihuānu, tad vienkopus, viens otrs dīlers arī piekop plašāka klāsta narkotisko vielu piedāvājumu lietotājiem. Joprojām man katru rītu gadās ziņās lasīt par to, ka slimnīcā nogādāti ir spaisa lietotāji, un varbūt ir tā sajūta, ka spaisa nav kļuvis pieejamāks, bet vai šie aizliegumi ir arī risinājumi visai šai spaisa problēmai? It kā aizliegumi ir noteikta krimināla atbildība, bet problēma joprojām kaut kur pastāv. Redziet, tādēļ arī tas koncerts arī tiek organizēts, jo būtībā krimināla policija ir jāatzīst ar operatīvo un izmeklēšanas darbību, tomēr vēršās pret sekām. Tātad jaunieši jau nonākuši atkarībā, viņi nevar vairāk fiziski dzīvot bez narkotisko vielu lietošanas, viņi nevar pārlaust savu gribu lietot tās narkotiskās vielas. Līdz ar to šeit ir ļoti nozīmīgi samazināt to pieprasījumu. Un tieši profilaktiskais darbs ir domāts tam, lai samazinātu pieprasījumu, un tas koncerts ir tā alternatīva, ko valsts policija vēlās parādīt tai jaunatnes daļai, kas vēl nav mēģinājušas lietot un izbaudījuši narkotiskās vielas, lai to nedarītu un atturētos no tā. Tātad pret tiem veselajiem jauniešiem. Bet kā šobrīd norit rehabilitācija tiem, kas ir to pamēģinājuši un kuriem ir smagas veselības problēmas, vai jums ir zinām kāda informācija par šiem jauniešiem? Ko ar viņiem darīt? Varbūt tie, kas arī vēlas iet citu ceļu dzīvē? Nenoliedzami. Latvijas valsts arī ir viena no tām valstīm, kur ir gan administratīvais sods, gan krimināla atbildība par narkotisko vielu lietošanu. Un šeit, kas attiecās par valsts policijas kompetenci, tomēr tā ir cīņa ar sekām. Bet, kas attiecās uz veselības ministrijas darba lauciņu, nenoliedzami pastāv valstiskās programmas, arī ir izdalīts finansējums to cilvēku rehabilitācijai, kuri ir atkarīgi no narkotiskām vielām. Šeit nav piespiedu principā. Tā ir cilvēka brīva izvēle. Un ja viņa morālā griba ir tik stipra, tad praktiski viņš var izvēlēties šo ceļu, un valsts ir gatava arī finansēt viņa ārstēšanos. Bet, diemžēl, ir jāsecina, ka tomēr no tiem cilvēkiem, kas ikdienā mēdz lietot narkotiskās vielas, patiesi vēlās mainīt savu dzīvi uz labāko pusi, ir mazākā daļa. Varbūt daudzi izsaka tādu vēlmi, bet viņam pietrūkst tā laikam iekšējā spēka. Koncerts notiek vienu vakaru, tā kā vienreizējs pasākums, bet jūsuprāt, ko mēs varam darīt ikdienā katru dienu, lai mēs novērstu narkotiku lietošanu? Es vēlētos no sākuma droši vien, ka dot signālu vecākiem. Un mēs redzam, ka narkotiskās vielas nebūtu lieto ne tikai bērni no nelabvēlīgām ģimenēm. Bieži vien vecāki, kas ir labi situēti labos darbos, cenšas nopelnīt lielāku ģimene iztiku un tādā veidā arī aizmirst par bērniem. Viņi netiek uzklausīti, viņam netiek sekots līdzi, un tomēr es domāju, ka pirmotnējs signāls ir ģimene. Tad ģimenē ir jāizrunā tās vērtības, sabiedrības vērtības, kādēļ mēs dzīvojam, kā var sevi jaunietis realizēt nākotnē dzīvē. Un ja ģimenē tiek pieskatīts un runāts tieši par šiem jautājumiem, es domāju, tas jau būtu solis pretīm. Liels jums paldies, Andrej, ka atnācāt, un paldies par viedokli. Tātad secinājums, ka narkotiku problēmas skar mūs visus, visās paaudzēs un visos līmeņos, un attiecas gan uz vecākiem, gan visticamāk arī uz pedagogiem un arī uz pašiem jauniešiem. Paldies jums tad, un veiksmi darbā. Paldies.
Tu klausies 5 LV.